2 litri. Es labi, ja puslitru izdzeru pa dienu. Jep. Esiet sveicināti jaunajā laužiņu raidījumā ar nosaukumu Ko tu lūri? Raidījums, kur mēs runāsim par un ap filmām, ko mēs skatāmies. Raidījums lūriķiem. Kaut kā tā. Kā arī mēs apkoposim visas filmas, par kurām mēs runājam tādā Excelītī, kas būs pieejams video aprakstā, lai jūs izglābtu no tās mūžīgās torrentu un Netflix šķirstīšanas. Kaut kā tā. Jā. Es domāju, vai vismaz ir kaut kādas idejas, ko skatīties. Mēs šodien esam uzvākuši tādu vieglo decembra top 10 ar domu, ka šīs nav vienīgās 10 filmas, kuras būtu jāskatās, bet noteikti kāda no tām varbūt nav redzēta. Un jā, mēs viņus iziesim cauri, katram ir savs kaut kāds sarakstīņš. Un kā noslēgumu mēs parunāsim arī par kādu latviešu filmu, kur ir nesen redzēta. Kamēr Emīls nodarbojas ar... Kamēr Emīls ost gāzi. Aizgāja, nepiecapina savu pufeni. Kamēr Emīls cepās, es domāju, iesāc. Tikmēr es sākšu ar kaut kādu savējo. Man liekas, ir lieki teikt, ka bija ļoti sarežģīts uzdevums tā izdomāt top 10. Jā, sākumā bija doma top 10, un tad tas noved pie puņķiem un asarām. Un tad ir vienkārši 10 inaugurālās. Kaut kādas pirmās 10 filmas, un man liekas, ar ko es varētu sākt, ir tāda, noteikti tas nav varbūt augstākais gals šeit, manuprāt, jebkuras no filmu nav tā kā secībā, bet tās ir vienkārši kaut kas, ko redzēt. Un man kā pirmo, ko es ierakstīju pēc sava milzīgā saraksta, 2014. Gada filma, leģendārais režisors Davids Finčers, ja? Vai Davids Finčers, Gone Girl. Un jā, man likās... Ben Afflecksam? Netflixam? Nē, Ben Afflecks. Ben Afflecksam. Jā, un es nezinu, man liekas, jebkura no Finčera filmām ir tuvu izcilībai. Ir kādi, kuri patīk vairāk, ir kādi, kuri patīk mazāk. Man liekas, klasiskais Fight Clubs visiem ir noteikti jau miljonus reizes redzēts. Bet Gone Girl ir tāds jau mazāk mačo, vairāk tā drāma, vienlaikus paturot visu to finčerismu, ja tā to var saukt. Un, jā, es nezinu, kas tev var būt par Gone Girl. Īstenībā Gone Girl, es arī noskatījos pēc tev ieteikumu, ļoti ilgi viņu gribēju skatīties. Man patīk tas psihopātisko sieviešu, tas tā prizma. Tāds, jo parasti to, viss ir tas vairāk, man liekas, no tā vīrieša skatpunkta, bet hei, paskat kā, dūdas vai arī mauc. Jā, tā kā... Vispār tev Finčers ir favorīts, ne? Finčers, man viņš ir noteikti favorītos kā režisors, lai arī tagad ir viss kaut kas pienācis klāt. Man liekas, viņa tas savu veidu autisms uz perfekcionismu, uz precizitāti, uz tādu nenormālu slīpēšanu ar tiem 100, 30, 50 dubļi. Var sakot, kamēr ir tas, ko viņam ir galvā ļoti precīzi tas skats. Esmu dzirdējis arī to, ka viņš ir jau tajā līmenī, kur viņš pat neņem es nezinu, vai tas attiecas uz kādām pēdējām filmām, bet, kā teikt, leģenda vēsta, ka viņš noteikti uz kādu nav pat ņēmis operatoru galveno. Ar domu, ka viņam ir jau savs tā kā tehniskais cilvēku loks, kas saprot ļoti labi to, ko viņš grib, kā viņš to grib. Un faktiski viņš tā kā, it kā iztiek bez šīs te personas, ka viņš jau ir tādā līmenī, ka viņš var atļauties to varbūt. Viņš, man liekas, bija tas džeks, kas testējot kaut kādu kameru, ir tas kadrs, kur tas DiCaprio aizdedzina sērkociņu un kaut ko skatās, un visiem liekas, ka tas ir no kādas filmas, bet nē, tas vienkārši viņš testēja kameru, bet tā kā ieguļās pilnībā. Jā. Labi. Tad kas tev labs? Tātad mans desmitnieks. Es gāju pēc tādām, sirds filmām, kas man ir ļoti tuvs sirdī. Man tas, ko es sākšu, ir 10. vieta, Šreks, pirmā daļa, bet ļoti svarīgi piebilst angliski. Angliski. Jo Edijs Mērfijs ir ēzels, Maikls Majers, jeb kā sauc, hey, that's groovy, baby. Austins Powers ir Šreks.
Austin Powers ir Shreks? Jā. Es nezināju. Nē, es nezināju. Rīt, tā kā nenormāli labs. Un es viņu noskatījos nesen angliski, pirmo reizi mūžā angliski, kas bija sīks, man bija kasete, un es biju iedragājis viņu savās smadzenēs. Tā ir pieaugušo filmu. Tā ir reāli. Angliski, tā ir pieaugušo filmu. Tur ir nenormāli daudz, pat tā kā mazvērtības komplekss, tur mazo krāniņu, pat to, ka tas valdnieks īsais. Jā. Tur ir, tur ir tā kā tik daudz slāņaini un daudz, kas tā kā iebāsts iekšā tīri no tā humora viedokļa. Un man ļoti patīk, kad ir, parasti tas ir multenēs, kad viņi tur uztais kaut ko mums zināmu, bet caur savu interpretāciju, un ka tur ir tas kaut kāds tas screenshot bildes vai kaut kas, tā vienmēr ir kaut kādos raisaidžos arī, ka viņi taisa bildes, kur tev ar dubļiem tur, nezinu, iešķeļ pa seju vai kas līdzīgs. Un tur ir ritīgi daudz tās interpretācijas un visi tie pasaku varoņi. Un ēzelīts izklausās pēc vismelnādainākā, jo tur ir Edijs Merfijs, kas vienkārši rūcina. Šausmīgi patīk. Šreks pirmā daļa. Visas pārējās daļas, tur jau sāka, tur reizināt visu un ko, bet pirmā daļa ir tā kā... Viņi faktiski, es tagad neatceros precīzi, bet jā, Šreks bija tas, kas bija tāds, tā kā var teikt, viens no mūsdienu modernajiem pieaugušo multenēm, kur tieši tā ir, tas līmenis, vai ne, kur tu it kā taisi to bērniem, ķipa bērnu filmu, bet patiesībā 2/3 nav vispār tam domāts, bet tu kā bērns, protams, nesaprot to, kas ir vēl labāk, un tad tu liekas, rēcīgi viņš tur dabūja. Jā, tur bija, tur tik pieblietēts viss ir, un tas princis Daiļais, kāds viņš gails ir. Tas taču ir... Viņš nebija pirmajā daļā. Es tagad pēkšņi neatceros aktieri. Viņš ir ņemts ķipa kā, laikam, tagad samuldēšos gan jau, bet kā prototyps ir viens reāls aktieris. Tas zviedru vai norvēģu, tas, kas ir Game of Thrones Jamies. Tas... Jā. Jā, protams, es nezinu. Viņš arī bija Shotcallers. Shotcallers? Tā ir cita filma. Nē, jau nemaz iekšā Shotcallerī. Nemaz neejam iekšā tajā filmā. Tas ir pa dziļi. Šreks un Gone Girl. Es domāju, dodamies tālāk. Dojam tālāk. Man liekas tā, lai mēs ejam tajā, širāds laikapstākļus. Krievija, pilnīga ģerevņa, korupcija, tāda ģimenes, tipa ģimenes drāma. Panorāma? Nē, 14. gada Andrejs Zviagincevs, vienalga, filma Leviatāns, Leviathan. Nē, tā, ka tev tā kā ielien līdz sirdī tā bišķi pakačā un tu tādu vienu tādu aso tādu uztais. Un tad atlaiž un tā kā dzīvo ar šito vļevecību. Samieriniet. Jā, un tā kā tu tikko, tā ir filmas, tā kā secinājums ir samierinies ar to nenormālo, tā kā dzīves dīrsu, kas tev lien virsu un tev tā kā ņurca. 14. gads Krievijā par korupciju. Un tas ir tāds mazs ciematiņš kaut kādā pilnībā nekurienē. Ir ģimenes tas iekšējais konflikts, kas veidojās, tur alkoholisms un vēl vis kaut kas. Un tur vienlaikus ir kaut kāds tas pilsētas mērs, kurš vienkārši ir reāls. Gails. Pēders, jā, un Pēters Idaras. Un viņš vienkārši pasaka, es tevi izdrāzīšu un es tevi izdrāzīšu kārtīgi. Tā. Ļoti brutālo. Un tas Leviathan arī ir tas... Tas ir kaut kāds dievs. Tas mītiskais tēls, kas dzīvo zem ūdens, un viņš ir tāds, kas tevi aprī, kā lai saka, un tu nevari izbēgt. Tur ir tāda ļoti savā ziņā smaga, bet tāda... Bet Bajeviks, actions? Nē. Tur ir vairāk uz drāmu, tas ir tavā ziņā. Nav nekādas ne asinis, neko. Tur ir... Negribās neko arī baigi vairāk teikt. Man liekas, vispār Krievu kino, cik kādreiz tur bija kaut kāds tas tā brigada un kaut kas šitāds. Boomers. Bet to arī ir vērts noteikti redzēt. Jā, bet to man arī vajadzētu vairāk iepazīties. Protams, lieki piebilst to, ka Krišs ir enciklopēdija, un es domāju, es arī šajā podcastu laikā, man liekas, es vairāk pamācīšos filmām, pastīšos kaut ko vairāk un tā. Bet okei. Leviathan. Man numur 9
Komēdija atkal. Bēns. Tropic Thunder. Vienīgais atļautais blackface, jeb kad. Un jā, mierīgi skatāmies. Ben Stillers. Jā, tas, ko šodien uzzinājām to, ka tā ir Vācijas, Anglijas un ASV koprodukcija. Interesanti, ka tur ir Vācija. Bet bļāviens, tas ansambls, kas novākts. Tur ir... Tomijs Daunijs nav tur, bet tur ir šitas te, kas bija Eastbound and Down, kas ir tas, es vienkārši vārdus aizmirsu. Tas, kas spridzināja visu. Jā, vārdu aizmirsu. Danijs McBrides. Jā. Danijs McBrides, kas ir vispār jau tā kā dieva līmenī. Viņš tur ir Jacks Blacks, tur ir visi tie džeki, tas tā, bet tas, ka tas ir Ben Stillers, un man liekas, es savā ziņā arī esmu uzaudzis viņa Ben Stiller, un viss tas tā mode, un Toms Krūzs ar lielām rokām. Kā viņš teica, I'm gonna fuck your skull, vai kā tur ir. Pat necenšamies, mēs apsīsimies. Bet Ben Stillers ir kā režisors. Un aktieris. Jā, protams, un aktieris, jo man liekas, tas, kas ir, tagad ir īpaši šajā brīdī, viņiem ir, kā tur bija, The Fuckers, vai ne? Tā ir tur, viņam bija tas, ko es gribu noskatīties, tā viņa viszemākā filma, ko viņš teica, ka tā viņam vislabāk patika, tur, kur viņi ir pārģērbušies kaut kādi nereāli traki. Owen Wilson. Kas? Ar Owen Wilson. Varētu būt. Viņam bija Starskijs un Hutch. Varbūt. Bet tas, kas liekas, kur tā izaugsmes līnija ir, tur Tropical Thunder, tas Fuckers un kas tik vēl nē, un tad ir Severance, kas šobrīd ir savā ziņā lielais tops, un tā kā Ben Stillers, kurš ir vienmēr bijis tas ķipa humoristiskais džeks, un tagad ir spējis tā kā, es nedomāju izkāpt, viņš vienkārši ir tā kā uzreizinājis to, kas viņam ir iekšā bijis vienmēr visticamāk, un tikai spējis to kaut kā notransēt. Es domāju, ir tik daudz filmas, kur viņš ir bijis, kā pielicis pirkstu, mums nav pat ne mazākā nojausma. Tā kā, man liekas, viņš arī tāds džeks, cik viņš tur 30 gadus štancē, dara visu. Un tu pat nevari iedomāties. Man liekas, viņš arī ģēnijs totālākais. Un jā, un Severance. Bet Tropic Thunder, runājot par Tropic Thunder, no A līdz Z, es teiktu, ka viss skatāmākā komēdija kāda ir, un man patīk. Man kaut kādā ziņā viņa pat liekas, ka viņa ir pēdējā komēdija. Viņa ir tā pēdējā tā, man pajāt. Viedokļi aizvaino kaut ko, bet šis ir tā kā tik absolūti, es nesaprotu, tajā brīdī, kad viņi izdomāja, man liekas, to scenāriju, es domāju, tur bija vienkārši rokas spiedieni, labi, ir ejam dzert alu. Tā kā kosmos. Never go full retard, bet arī var jau. Tā kā jā. Okay. Es teiktu, tas ir mans devītnieks. Man liekas, ja mēs ejam uz priekšu... Es nezinu, vai kaut kad tā kafija būs. Uz filmas beigām jau. Uz filmas beigām. Jau kaut kas sanāks. Ja kas ieslēgs čāņiks stūdžā. Noteikti filma, kur ir redzēta, un ja nav, tad obligāti tiem, kam patīk bišķīt pif-paf sprādzējies, The Hurt Locker, 2008. Gada filma. Es redzēju? Tu neesi redzējis Hurt Locker? Man liekas, ka ne, bet ļoti dzirdēt. Protams. 8. gada filma, ja nemaldos, viņa dabūja Oskaru kā labākā filma, tur gan jau sapsos, bet vienalga. Kas ir interesanti, režisori ir sieviete, Katrīna Bigelova. Un tas ir absolūtākais, filma ir, viņa latviski saucās Sapieris. Paga. Mums ir redzēta. Par sapieri, kurš tur ierotē iekšā unitā, kurā tur uzsprākst viņu iepriekšējais džeks. Un tā ir vienkārši tāda, es nezinu, kas tur Afganistāna gan jau, vai kaut kāds, respektīvi tas reģions noteikti, kur tas viss notiek. Un viņi ir, man liekas, visā savā tajā, it kā no vienas puses tāds vieglais nav nekas dokumentālistisks, bet ir tā sajūta gan izveikatojas tajā dokumentālajā, bet tad viņi ik pa laikam ieliek tādas sekvences, kuras, ir īpaši tas sākums, kur ar tiem sprādzieniem, slow motion, un viņi, viss tas process, kā viņi to vēl uzģenerēja, es tagad vairs neatceros, bet es agrāk zināju. Jā, ļoti, ļoti iesakām filmu tiem, kam patīk bišķi tāds actions un tā.
Kas tur aktieriem? Aktieris galvenais ir... Es zinu, ka es nezinu aktieru vārdus točni, bet tas, kas ir kā otrs galvenais ir šitais te, kas ir no Avengeriem, flieks ar dzelzs spārniem. Es neskatos Avengers, melnais džeks kaut kāds viens. Un kā galvenais aktieris, viņš ir riktīgi zināms. Mēs ieliksim bildīt. Uzrakstīsim vārdu. Mums bildes būs. Jā, bildes būs, vārdi būs un ieliksim attēlus. Cool. Tā kā tā. Labi. The Hurt Locker. Interesanti. Man mīļākā Tarantino filma. Ok, no. Gorlami. Mario. No. Antonio Margheriti. Dominique De Coco. Kuru filmu? Dominique De Coco. Antonio Margheriti. Gorlami. Inglourious Basterds, jā. Mana top Tarantino filma. No visām, kas redzēts, tā kā pirmkārt, Breds Pitts baltā uzvalkā, jebkad. Buongiorno. Buongiorno. No, Buongiorno. Bet kas mums ir ar tiem vārdiem? Sliktais. Labākais sliktais jebkad. Jā, ar savas 5 valodas. Jā. Viņš ir no Vīnes, austrietis, laikam, pēc savas profesijas. Viņš ir no Grācas. Jo tas mans viens draugs, Migs Bīriņš, ja tu skaties Mika vai klausies, Migs Bīriņš kaut kas, viņa draudzenes, mammas, kaut kas dzīvo blakus tam džekam. Un mēs aizmirsām vārdu, mēs ieliksim bildi. Man liekas, labākais sliktais jebkad. Man arī ļoti patīk sākums, kur viņas tie ebreji slēpjās tajā pazemītē un tur tas tā. Bet vienkārši tas, ka tev ir bars kā ebrejiem un to tur un viņi krāj tos skalpus un tad iznāk all right, what are we gonna do with you? Come on, man. Perfekt. Es nenormāli mīlu to filmu. Un jo man no Tarantino, man Django patīk, kas arī cool, bet Inglourious Basterds ir vienkārši viss, ko es gribu. Viss, ko es gribu, ir tā kā bars ar džekiem, kas visu laiku absolūti tā kā, tu zini, ka neviens nenoticētu. Un vislabākais, cik viņš dzers. Ģeniāli. Jā, tādas smalkās lietas, bet priekš. Man liekas, no Tarantino, ja mēs tā bišķi uzkavējamies, viena no favorītiem, kur es, tā neobligāti bieži skatos, bet kur es esmu redzējis vairāk kārtīgi, Inglourious Basterds noteikti, Reservoir Dogs, tas ir, man liekas, ja viņa otrā filma, tur, kur bija Mr. Pink, Mr. White. Un, why you got a tip? I'm only paying for the meal. Steve Buscemi. Jā. Tā kā, jo par Tarantino tas ir... Un man liekas, šitais... Es zinu, ko es nekad neuzsēdos uz Kill Bill. Yeah. Tas bija... Jā, uzsēsties īsti nē, bet tā stilistika bija pietiekami, tāda priekš savu laiku vienkārši izspridzina kādam tur smadzenes, man tā skaitā. Bet tā, ka viņi varētu tā kā dragāt uz riņķi, viņai bišķi tas pilgu, tas stiepnums. Bet tā ir tu ej uz priekšu savā... Arī Pulp Fictions nav manējā. Pulp Fictionam man... Vienīgais... Tur ir foršas ainas un tā kā kopumā kā tāda viņa ir forša. Bet vai tā ir mīļākā varbūt, jā? Nē. Okay. Labi. Ejam tālāk. Filmu, ko es nesen esmu tikai noskatījies un, man liekas, ir jauns top režisors, par ko es esmu iefanojis. PTA, jā. Un Inherent Vice, 2014. Gada filma, Paul Thomas Andersons. Atšķirībā no Wesa Andersona, viņš māk izmantot arī citas krāsas paletes un spēt to kameru tā kā ielikt ne pa vidu kadram. Atšķirībā no Wesa Andersona, viņa dialogu neliek man galvā reit un gribās ūdeni padzerties, jo ko viņš patīko? Kas? Bet, Inherent Vice, es faktiski esmu izgājis gan pilnīgi visām Paul Thomas Andersona filmām. Es gribēju likt Magnolia, tā kā Magnolia čīste ir arī vērts, ko ieskatīties, bet es izdomāju There will be blood. There will be blood, jā, obligāti. Man liekas, tas, kas interesanti, ir to, ka viņam visas viņa filmas ir filmētas uz filmas.
3,5 mm, to 4 perforāciju, kas ir, ķipa, ka tev ir lielāks, tas, nu, tā kā, respektīvi, tev ir vairāk laukums tajā 3,5-niekā, nezinu, kā tas strādā. Un viņam ir 2,35 aspekts, kas, ķipa, ir tas filmīgais aspekts. Un vēl tas, kad ir, anamorfās lētas, nu, kas tas vienkārši iedod to platekrāna sajūtu. Un, jā, tas, kā viņš vienkārši filmē, ir savā ziņā tāds kaut kas starp tādu tā kā klasiskā tipa kino, bet vienlaikus tā kā šķaidīts ar tādām mākslinieciskām, es nezinu, insertiem, notīm, nu, ka tu visu laiku viņu tā uzfrišini un tu iedod arī kaut kādu komiskumu. Man liekas, tas, kā viņam tas humors tajā visā izpaužās, brīžiem ir tas humors uz ekrāni, kur otrajā plānā kāds tur tagad, es nezinu, tūlīt saliks 2 vadiņus un uzies gaisā un tikko ir ieliks tas dialogs, kad, hei, ja tu paņemsi šo skābi un tu ieliesi iekšā šajā, tad, tu esi uztaisījis kaut kādu nenormālo dzirbu, bet viena kļūda un mēs visi esam gaisā un tāds rīktīgais platleņķis pie sejas un tad tāds zooms atpakaļ. Ok, labi, klase, tagad ņemam visus savus tur mazos trauciņus un lejam un tas no... Bet es tikko nesamiksēju. Nē, tu runāji par Confessions of a Dangerous Mind. Bet labi, jebkurā gadījumā tas kādā veidā, man liekas, tas humors izpaužās ir ļoti foršs. Man ļoti patīk, kā filmas sākās, un filmas sākums There Will Be Blood bija tā kā, ko es tūlīt skatīšos? Man tas ļoti patīk. Bet jā, man laikam jāiedziļinās. Nevis jāiedziļinās, man vienkārši jānoskatās pārējās viņa filmas. Jo es jau tur sāku kaut ko šķirstīt un skatīties un kaut ko, un ir jau pāris pielādēts. Bet Magnolijai man jānobriest. 3 stundas, 5 minūtes. Tā kā, jā. Jānobriest, vai arī pēc šī jānosalst un jāsaslims. Tas arī var jādara. Opcijas. Labi. Kas tev labs? Ja mēs runājam tā par klasikām, kārtīgā puika filma, tas pats Džeks, kas iepriekšējā galvenajā lomā, es teiktu. Vispār tur ir arī otrs lielākais dozes, ko var iedomāties. Bet man liekas, ka šai filmai un šim režisoram ir nenormāla spēja salikt skaņu, tā kā mūzika kopā to, ko tu redzi. Tas ir Snatch. Guy Ritchie. You like dogs? You like dogs? What do you mean? Dogs, yeah, you like dogs? Tas čigāna bokseris. Un kad ir tā cīņa, viņš ieliek to vienu āķi un uzreiz tāds un uzreiz ir tūplāna uz Statham, uz pārējiem, kuriem ir tas bļā. Un mazais Džeks, tajā filmā mazais Džeks, Stathama draugs, tas, kas tagad dabūja Oskaru par to One Take seriālu. Visus vārdus Brotherhood, nē, bet kā viņš to seriālu sauc kā? Es to teicu par viņu. Es zinu, bet kā viņš sauc? Neatceros. Visus vārdus aizmirsām bildes. Lūdzu, bildes. Jā. Tās aktieris man ļoti mīļš ir. Un man laikam, es mīlu filmas, kur ir akcenti. Tā kā, ja filmā ir akcenti, man ir grīdā. Un tas, ka tur ir tā kā, visi džeki savākušies un visi tie karakteri un ko. Vēl viena filma, kas man atgādina to, ir Rock'n'Rolla. Jā. Man tā ļoti patīk. Un tā man liekas, ka viņa tā mazāk zināmā, bet tur ir, Bricktop. Rock'n'Rolla, Shoot 'em Up. Un tad ir Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Tā arī nenormāli labi. Bet Snatch, man liekas, ir tas izdomātais akcents un kas tik vēl, ne? Kafija nekad nebūs. Kafija nebūs. Klausies, man liekas, man ir vieglā paranoja par skaņu. Tā, dodamies tālāk. Ejam uz priekšu. Man liekas, filma, ko es esmu redzējis. Miljards? Nav miljards, bet kāds savs 5-6 reizes stabili, kas ir maz, bet vienalga. Bet tas, kas ir, viņai ir tāda... Noteikti es varu minēt, man viena no pirmajām pieredzēm skatīties filmu kaut kādā, atklāta substanču iespaidā, kas iedod tādu vēl ekstra. Tu esi bijuši dziļāk tajā filmā, teiksim tā. Šis ir visiem tiem, kas skatās filmas, ja. The Neon Demon. Nicholas Winding Refns 16. gada filma.
Viņā ir arī... Neon pavasaris. Nē, es redzēju. Neon pavasaris, labi nesalīdzinām. Nevajag. Tas, ko var interesanti pastāstīt, es, tā teikt, skolā visu biju, gluži tā iefanot, bet man patika vispār tā filozofija režisoram kā tādam. Pirmām kārtām, tas, ko var minēt, viņam ir pa pusei, viņš ir krāsu akls, respektīvi, kad viņam nav pilnībā melnbaltā, vai es nezinu, kāda ir pareizi sakot tā redze, bet viņam tā kā viss ir blāvāks. Līdz ar to viņa filmas ir tieši ekstra spilgtākas. Ar domu, lai viņam pašam liktos, ka ir krāsa. Viņš pats saprot, kas tur notiek. Lai viņš pats saprot, jā, un līdz ar to tās filmas ir tādas ļoti piesātinātas krāsās, kas ir viena lieta. Viņam pašam tas, kas ir, viņam ir tāds tā kā neo-impresionisms, kā viņš tur pats sevi tur definē ar domu, ka tā iekšējā, tā filmas būtība vai vienalga tas uzdevums ir, galvenais ir radīt emocijas. Protams, stāsts varbūt pats par sevi ir viena lieta, bet emocijas ir tas, kas ir jāveido. Un veids, kā tu, pieņemsim, to vari darīt, ir veidot tā kā kontrastējošus, tā kā spēcīgus kontrastus tieši tie emocionālajā plaknē. Klasiskais veids, vai ne, ir vardarbība un seks, tādā ļoti tipiskā līmenī, vai kaut kāds absolūts prieks un sirds siltumu, tu vienkārši tā kā pārslēdz uz 3 milisekundēs uz bailēm. Dvēseli par sviestmaiz beigas. Mūsējais. bet viņam tās ainas ir, zini, tā kā, kad tu viņu izstiep, un tad tu vienkārši uztais tādu switch, un tev ir tāds, man ir iekšā kaut kas, kā teikt, saslēdzās. Viņam tie galvenie varoņi bieži vien tā kā maz runā, vairāk uz portretiem stādā. Viņam ir silent protagonist, kad tu it kā skaties, un tas Džeks, tu redzi, kā ietam cauri. Viņam vēl vien Drive, mums es redzēju to filmu, arī ar Brian Cranstons. Tas, kas ir Breaking Bad, jā, viņš ir kā otrs līdz, un pirmais ir šitais Bilde no Barbijas galvenais Džeks. Smukais, Ryans Goslings. Jā, Ryans Goslings. Bet, pašā šitie Neon Demon, tur ir, protams, par tādu Hollywoodas visi grib... Viņi, jā, vienā filmā. Jā, tur viņi ir, bet tas ir Drive. Neon Demon, viņi ir pats par sevi tāds, kas notiek, ka tu esi jaunā meitene, kas atbrauc uz tur Hollywoodu vēl visu kaut ko. Mēs visi gribam būt skaisti, bet tad ir tā kā skaistums, kas ir nesasniedzams. Un kāda ir tā, tāds tā kā nenormālā sārdītā iekšpuse, bet tā perfektā fasāde, kā teikt, ko cilvēki redz no ārpuses. Un viņi ir, tāda arī ar tādu savu veidu vardarbību tajā visā un ļoti spēcīgu vizuālo valodu. Neon Demon. Tas režisors no kurienes ir? Tas ir arī kaut kāds? Es nezinu, Norvēģis, Zviedrs vai Dānis, kāds Skandināvijas pārstāvis. Viņam bija tāds seriāls, kas, man liekas, arī ir, ko ir vērts noskatīties, Too Old to Die Young. Tāds stiepts, ļoti atkal vizuāls, tur kā reiz tieši vēl vairāk ir izceļās. Tas viņa galvenais ir veidot emocijas, ir tas impresionisms tieši nāk arī no tām visām krāsām, kas viņam ir, kas ir viņa tā stilistika. Un uz Neon Demon bija, man liekas, sievietu operātori arī, neatceros gan kāds viņai bija vārds. Un, viņiem tur riktīgi labi sapasēja, kā viņi to visu sataisīja. Es mēģināšu bloķēt vēju ar cerību, ka tas kaut ko... Nenodedzinu tikai savu somu. Vai arī es nodedzināšu savu somu. Jā, jebāmies. Labi, tas ir īsumā par Neon Demon. Kas tev labs? Labi. Tā, mana nākamā ficīte. Šī ir, es teikšu tā, franči, 95. gads, melnbalta. Šī ir man viena no mīļākajām, bet man liekas, viņa ir absolūti stilīgākā filma. Jeb kāda La Haine. Zini? Jā. Jā. Pat viņas es redzējis. You talking to me? Tas jau ir... Vincents Kasels. Tas jau ir, kur taksī drivers ir paņēmis tieši to ainu priekš sevis. Viņš ņēma no stejienes. Pirmkārt, Vincents Kasels,
maizes aktieris, visur parādījies, man liekas, kuru vienu var. Viņš, man liekas, ir tāds tā kā franču Jasons Stathams. Saprot? Jā. Tas mazais džekiņš, man liekas, tas kas man ir līdzīgs bišķiņ. Tas arī kaut kur parādās, bet tas melnādainais, tas tagad ir kaut kāds politiķis vai kaut kāds cits svarīgs pipars. Jā. Bet melnbalts, iela dzīve. Es nezinu, es mīlu to filmu, es viņas redzēju, man liekas, 5-6 reizes. Man patīk tas, ka viņa YouTubā vienkārši, kas ir skaisti. Un, Lahaina. Un tāpēc man visu laiku gribās melnbaltu filmu. Uztaisīt arī lauzni kaut kādu melnbaltu. Un viņam ir tā viena aina, ko es kaut kad skatījos, kā viņi to izdarīja, kur viņi stāv visi trīs uz tā, kas tas kaut kāda tā kā māla, palodze, ne? Un dolīzums. Jā, tā vieta man ļoti patīk. Un viss tas prikals, ka viņš ir pie tā spoguļa, un kad tas pat nebija spogulis, viņi izlikās, ka kamera ir spogulis, un tad tas, kas sels, vienkārši mauca. Lahaina visiem iesaku. Viņi kādu stundu, 30 stundu, 40 pa brīvu YouTubā paņem un skaties. Nav vienīgi tas, ka franču valodā, bet man liekas, tā ir skaista valoda, kurā skaties, un man liekas, ka vajag. Vajag bišķiņu citu, nevis tikai gorlāmi, bonžārno. Nē, obligāti ir jāskatās citu valodu filmas, jo, protams, tev no vienas puses ir jābūt subtitros bišķi iekšā, bet tas paver, tas tā kā pilnīgi cita pasaulē, cita domāšana. Un citādāk skan, un tās emocijas citādāk skan, un man liekas, Lahaina ir burvīga filma. Viņai nav arī tikai tas kaut kāds, bišķiņi atgādina to The Wire, to uz ielām, ka viņš tur satiek, tas mazais brūnais satiek savu vecāko bračku, un viņu uz tā jumta tur augšā kaut ko čilo, un tad ir tādā stiliņā, bet man liekas, 10 no 10 filmu. Lahaina! Un Lahaina nozīmē laikam naids. Man liekas, ka hate. Jā. Man tā šķiet. Ok. Jā. Cool. Labi, es eju pie kaut kādas 6. numura. Širo filmu es noskatījos, bišķīt iesit pa sirsniņu. Tādā labā ziņā tāds tā kā, tāpēc mēs šito visu daram. Pagājušā gada filma, 24. Gada filma, Davids Leitch. Tas pats režisors Johnam Wickam, Deadpoolam, Bullet Train, Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Vienīgā filma, ko es neesmu redzējis, Fast and Furious, bet no šitām visām. Man bija doma šodien visu laiku teikt Fast and Furious, tā kā visas daļas, tā daļa, kur divi melnādainie lido kosmosā ar Opeli, un tur ir milzīgi raķeti piest, tā kā, es nevaru ciet, Bet pati filma saucās The Fall Guy. Kas ir arī ar Ryan Goslingu. Filma ir par tādā vienkāršā līmenī, tā teikt, par kino aizskatuvi kā tādu, un tieši no stantu kaskatieru skatu punktu. Un tur viņi ir tik, man liekas, vienmēr, when in doubt, tu vienkārši liec iekšā apakšā mīlst, tā teikt, stāstu, kas ir vienmēr kā teikt, paņem pie sirds, bet tas, kā to visu apaudzē, ir ar tādu vieglu action komēdiju, tieši no kino un vēl jau padziļinātā kaskatieru puses. Un, man kaut kā ļoti, ļoti patika. Es burtiski, man liekas, nākamajā dienā skatījos viņu vēlreiz. Jo bija tā, ka es gribu vēlreiz noskatīties un ļoti kaut kā iepatikās. Un tā es, esmu kāds interesanti, jo es tieši viņu ieraudzīju un bija tāds, es jau esmu šo filmu redzējis. Bet viņi ir, es nezinu, man liekas, radoši uzfilmēta kā vienkārši kadrējuma ziņā. Tas stāsts viņš varbūt nav tā kā šausmīgi unikāls, bet viņam nav, tas tā kā uzdevums nav par to, cik stāsts ir unikāls, ir krūti parādīt to, kā strādā tā aizskatuve, kaut vai nedaudz, un ar savu to piesitienu, un ka tas nav vienkārši tikai kur mēs daram šo, un cik tas ir stilīgi, vai ne? Tā kā, tam ir tas sižets sevi pilnībā attaisno, kāpēc mēs skatāmies. Kas ar vēju šobrīd notiek? Es visu laiku skatos, ka tikai kamera neaiziet uz atpakaļ. Visu laiku gribās tā kā bāzi pavilkt platāk. Es ienīstu laikapstākļus. Jā, tā kā kafija nav.
Viss filmas būs katru jāgaida. Labi. Mācums priekš. Interesanti. Ļoti nebija šo gaidījis. Nebija gaidījis, ka tev tā patīk Ryans Goslings. Bet, Pīters Džeksons, 2003. gads. Vai tu zini, par ko es runāju? The Return of the King. Ļoti sen. Es viņu, man liekas, uz kinīti gāju skatīties. Es nesen pielauzu draugu grupiņu tur Valdmaņa ģimene, šautauts Valdmaņiem, un vēl Dīns un Nikola un ko, un mēs 2 lietainās dienās viņiem teica, ka mums jānoskatās, mēs noskatījāmies visas Gradzena pavēlnieks. Pagaid. Ok, tu domā tieši Gradzena pavēlnieks. Es arī iedomājos, lai Gradzena pavēlnieks, man likās tāds, Nē, beidz. Man kaut kādā ziņā visgrūtāk no tām 12 stundām ir saprast, kura daļa. Jo pirmajā, tas ir tas setups, tev iedod visu, un tev ir tas akmens dievs. Bet trešajā, es esmu bišķiņi zilais uz Viggo Mortensenu. Un bļāviens. Vainīgs. Un man liekas, tas ir tas atrisinājums, tās beigas un kulminācija, un tur viņi visi ir tur klāt un sitās. Un tieši tas, ko man gribējās. Un arī kaut kā tā politikas tur ar to aizmigušo karalu un ko tik vēl, ne? Man kaut kā trešā daļa, un arī es piedalos tajās Viktorīnas sacensībās, un uzkomandas nosaukums ir Gradzena pavēlnieka trešā daļa. Tieši šī iemesla dēļ. Un Gradzena pavēlnieka trešā daļa, ja kāds nav noskatījies nevienu, kauns un negods, jūs vajadzētu pātagu nodauzīt, bet vienkārši jums vajag visticamāk arī saslimt. Vai 12 stundas vajag atvēlēt. Tas ir tikai 12 stundas, jā. Protams, var arī atrast, kas nav Director's Extended Cut, vai ne, kur ir 2,5, bet varbūt tur atrast uz 2 stundām. Bet jebkurā gadījumā... Man liekas, viņš vienkārši iet trojka. Man liekas, visas ir vismaz 2,5. Varētu būt, jā. Un vienai, man liekas, ka viena bija pat 3 ap kapējkām. Jā, bet tur noteikti ir Director's Cut arī, kas ir ķipa tās 3,5, un tāpēc tur arī aiziet tās 12 stundas. Bet ir skaisti un krūti, un tā lielākā cīņa, jebkad uzfilmēt, un viņš tas te... Tur ir man viena no top, kas ir man atdragāts smadzenēs atpakaļ gaitā. Man liekas, līdz es nebiju redzējis 3. daļu, 2. daļa ir vienkārši zelts. Jo tur bija viss, ko... tā lielā cīņa bija tie koki. Kas ir? Ka tie koki rubījās? Nē, koki rubījās 3. 2. ir tur tas Helm's Deep. Vienkārši visa tā sekvence, tas ir... es tagad tur tā teikt, paņemu visu ir grūti domāt, kā pa 3 daļām ir tāds, tas ir viss. Tas ir epos, jo tu visu domā par to, no A līdz D. Man, protams, tā pirmā varētu teikt ir, nevis tādā ziņā, viņa nav vājākā, bet tas ir tas slow burn setup. Tev vajag to autismu sagaidīt 3. daļu, bet tev ir jāiziet sākums. Un džekiem, kad tu, piemēram, kāds no džekiem, tu domā, es taču nepierunāšu, bļāviens, draudzenes skaities. Orlando Blooms, Legolas. Viss. Pasaka šito draudzenei, es šitā pierunāju 3 meitenes skaities 2 dienas pēc kārtas, 12 stundas filmu vienu to pašu. Un visām bija tā kā, jā, oh my god, un parādās Legolas, un ir, oh my god, jā, viņam ir tā kā foršas drēbes, un viņam ir sapīti mati. Un es vienkārši gaidu, kad Viggo Mortensens iznāks tajā viss tās, ka viņš būtu dzēris visu laiku, un tie garie mati ar to zobenu, un viņš visu laiku tik lādzīgs ir, un viņam pat negribās būt karalim, bet, labi, es būtu. Labi, man jābūt krutākajam džekam. Es tā negribu. Es izskatos uz, 35, bet man ir ķipa 85. Sūdīgi, ne? Atzināji, kad Viggo Mortensens pārtraukumos, ka viņi filmē, gāja makšķerēt? Ir behind the scenes. Esmu noskaties visu to stundu vai cik. Bet ir tas behind the scenes, kur viņi runā par to taisīšanu, un tur ir tā, kad līdz ko viņi nobļājās tur kāds, tu vienkārši redzi, ka Viggo aizskrien, paņem pīcku uz upīt un tik nenormāli krūt. Jā, trešā daļa, Gradzena pavēlnieks. Bet, protams, jāskatās ir no pirmās, tur nav variantu. Labi, laižam tālāk. 23. gada filmu, ja nemaldos, viņi dabūja Oskaru par labāko skaņu.
Vispār 23. gadā tur ir daudz labas filmas. Bet kā man režisors cilvēkam, kas skaņu ienīst. Kas ienīst Jonathans Glazers, Zone of Interest. Tā esi redzējis? Nē. Nu, pirmām kārtām tur ir svarīgi to, ka tu skaties ne uz telefonu, piekaut par tādu gājienu. Tik tā kā, jā. Katru pa 30 sekundēm. Pa 30 sekundēm. Jā, bet tā visa filma, varētu teikt, viņa vienā pusē ir riktīgi balstīta kaut kādā veidā uz to, ka tā skaņa ir tas ne gluži vadmotīvs, bet ļoti spēcīga skaņas līnija. Bet pat filma ir par mūzika? Nē, tieši par to sound designu un kā tādu. Kad tu skaņai pieeji gan īsti tikpat nopietni, varētu teikt, tikpat nopietni, cik tu pieeji bildē tajā pa niansēm, pa detaļām un vēl visu kaut ko. Bet viņa arī, protams, ir filmēta ļoti savā interesantā veidā, bet par ko ir pati filma. Kas notiktu, ja tu esi kaut kāds nacisms, Krievu kara laiks, un tu esi kaut kāds, varētu teikt, viens no top šefiem kaut kādai, ķipa Auschwitzei, bet ne gluži Auschwitzei, kaut kādai koncentrācijas nometnē. Tu burtiski dzīvo ar savu ģimeni milzīgā mājā, tev ir kalpi. Un nav tā, ka tur tas bērns vai kas ar tu vienu no tiem ebrejiem kaut ko tur sāk čomoties vai kaut kas šāds? Es tagad, godīgi, es viņu gribētu noskatīties. Es viņu esmu, man liekas, redzējis tikai 2 reizes, bet es tagad precīzi, tur noteikti bija tas, kad tas bērns kaut ko mēģināja, tur bija kāds cits, kas mēģināja glābt, tur kaut kādas ābolus tur deva vai vēl sazinu ko, bet kā viņi, pieņemsim, filmē, viņi mājā uzrigoja tur entās kameras, vienkārši salika pa stūriem. Viņi tā kā lugā gāja cauri? Un viņi kā lugā gāja cauri. Un tādā veidā viņi dabūja tādu savu veidu, tādu dokumentālistisku piesitienu, ka tur nav katru reizi tie leņķi atstrādāt. Tur gaismas, protams, viss ir, bet tas viss tiek veidots kā tādā vienā, kaut kādā, sekvencē, bet tādās lielos gājienos. Un ko operators tikmēr sit smēķārā un gaida, ka nobļaus skats? Ne gluži, bet gan jau. Tur ir ķipa tāda savu veidu gan izvēja pogāšana. Tur ir entie monitori un tu visu laiku skaties līdzi to. Viņi vēl tur krāsoja ciet kameras. Tur ir leņķi, kur kamera ir, varētu teikt, kamera pret kameru, bet viņi aizkrāso ciet kaut kādas konkrētās vietas, kur sanāk tāds. Tur ir kā, tev liekas, ka kā viņi to uzfilmēja, un jā, tā viņi arī to uzfilmēja. Bet tāda ļoti, smaga, tāds, kur tās filmas beigas varētu teikt to galveno slikto, viņam aiziet tāds viegls tāda delīrija, jo, protams, kā tu varētu teikt, veidot šos visus noziegumus un vēl palikt daudz maz pēc cilvēka, un tur arī parādās, kā tu īsti vairs nepaliec. Tā. Tas var būt labs. Es lasīju to grāmatu par to nacistu tetuvētāju. Ķipa džeku, kas tetuvēja virsū ebrejiem tos. Jā, tā arī viņš ir grāmata. Labi. Saulīt. Žēl, ka tā pata augsts. Tā. Aha. Bong Joon-ho, 19. gads, Parazīts. Es domāju, tas liekas komentārs neprasa. Man šķiet, ka redz, tur tas, ko tu teici par to reidu un ko. Man liekas, kā āziešiem tajā galā vienkārši tik daudz interesantāki stāsti ir. Parazīts. Pilnīgi neiedomājami. Bailīgi. Negribās mājā vairs dzīvot bišķiņ. Bet man ļoti patika tas spocīgums. Ka tev tā nav šausmina, bet tev ritīgi baili ir. Un tad tu katru reizi, kad tu mājās sēdi un dzirdi to bum. Kas tur bija? Kas tas bija? Cik viņš ilgi tur dzīvo? Vai viņš sit Morses kodu? Jā, un Parazīts. Man pat nav tā, ka man baigi gribās to komentēt, jo... Un vispār Bong Joon-ho viņam... Daudz? Šitā vēl viena, kas man patika pa to vilcienu. Man liekas, tā ir viņam. Kas tur bija vilcienā? Kad ir tas milzīgais... Ice Train? Kad ir tas milzīgais vilciens, kurā pasaules beigas, kurā visi dzīvo, aizmugurē ēd sūdas, priekšā ēd kūkas, un tad šitas te... Es zinu, ko tu domā. Kapteinis Amerika tur sīkās ir malts.
Jā. Tā man bija tā kā starp Parazītu un to, jo tā filma man nenormāli patīk. Man laikam patīk tas distopiskais kaut kāds viss jau ir sadirsts un kā tas cilvēks vēl aizvien mēģina cenšas pielāgoties, izdzīvot un izdomāt. Bet jā, Bongs labs. Bongs ļoti labs. Es tagad neatceros, man liekas, biju paskatījies vēl kādu viņa filmu, bet respektīvi tas veids, kā viņš tur ir ticis uz priekšu, un man liekas arī tie paši aktieri, tas galvenais aktieris, kas ir Parazītā, tas tēvs. Jā, tas daudz, kur citur ir parādījies arī. Viņš ir visur viņam. Bet par Parazītu, man liekas, tāds šautauts tiem, kas strādā kino industrijā, negluži, bet viens no tādu kā es. Edvardam Krāsonam šautauts pirmkārt. Edvardam Krāsonam, tāpēc, ka viņš arī bija tajā projektā. Burtiski pirms gada varētu teikt pagājušais... Korejiešu Jasons Bournes? Korejiešu Jasons Bournes. Un tas, kas ir inčīgi, mums uz seta bija Best Boy, respektīvi Gafers, kas ir galvenais gaismu džeks kino laukumā. Viņš bija Parazītā kā Best Boys, kas ir otrā pakāpe, un galvenais operators tajā korejiešu filmā bija Parazītā kā Focus Pullers, kas ir otrā pakāpe. Un tie divi džeki bija šeit Latvijā, un viņi filmēja to korejiešu filmu, kas bija tur janvāris, februāris tā zonā, tur bija Rīga pa pusē ciet, tur Vecmilgrāvī un vēl vis kaut kur viņi tur uz Vanču tilta un vēl vis kaut kur viņi tur plosījās. Visas naktsmaiņas riktīgi traki, bet tas, kā vispār korejieši kāpājās, ej tu nost. Viņiem ir tāds tā kā savu veidu autisms uz to perfekcionismu. Un to arī Parazītā var redzēt, kā šitais bliež neacīs. Skaisti. Šitā, man liekas, neviens neticēs, ka šis ir Latvijā filmēts. Labi, Džek, kur jūs paši aizbraucāt kaut kur? Kur saupa te bija? Kurš Jā. Super. Kāds man mēģina sazvanīt? Emīls Spunģis, bet nē, tagad pagaidzi viņam atbildi 3 sekundēm. Jā, čau, es tev varu pārzvanīt? Halo. Labi, viņš nomira, pats vainīgs. Ejam uz priekšu. Jā, Parazīts. Parazīts, tā. Man liekas tāda, šī ir jāieliek, šī ir vienmēr skatām filma. Viņi dabūja Oskaru, ja nemaldos, kā labākā ķipa tur ne amerikāņu, ne angliskā valoda. Viņi vienkārši dabūja best filmu. Bet viņiem nebija kaut kāds best foreign film, vai viņiem bija best film? Man liekas, viņiem bija best film. Uzliksim uz ekrāniem, paskatīsimies. Jā. Un tālāk? Jā. Ejam arī 23. gada filma, varētu teikt, tieši priekš decembra ideāls variants, ja jūs vienmēr esat atskatījušies šito Viens pats mājās ar Makalkinu narkomānu, tad ir jauns... 6. ātrs un bez žēlstības. Negluži. Aleksandrs Paynes, The Holdovers. Palikušie, es nezinu, kā viņi latviski tulko, nav svarīgi, bet tāda ļoti sirsnīga, patiesa un tāda Ziemassvētku filma par jauniešiem, kas paliek štajā, kā viņi sauc, skolu. Jaunieti. Par jaunieti. Tā kā viņš bija viens. Jā, viņš tur bija viens. Tas ir, sanāk, tā kā boarding schools, kas būtu tā kā šitās, kad tu nepatīc senčiem, tu tev aizsūta mācīties. Jā, tev aizsūta mācīties visu gadu citur, un tu brauc tikai brīvdienās, un brīvdienās tad redzams netika. Es viņu esmu tikai noskatījies vienu reizi, varētu tagad par šitām dienām. Es viņu nostījos nesen. Ļoti skaisti. Ko tu vari pastāstīt? Labi. Aktieris, Džeks vecais. Tas, kas ir skolotājs? Jā, tas, ko es tev vārdu teicu pirms pāris dienām, un šobrīd mēs esam aizmirsuši leģendā. Šitas Džeks. Man ļoti patika viņa darbs, man ļoti patika tā sieviete. Man liekas, viņa bija tā, kas dabūja Oskaru par to, kā otrā plāna aktieris labākais. Jā. Man arī patīk tā galvenā loma, un es tagad lasu to uz kraujas, rudzu sējas laukā, vai kas tas Selingers, kas ir tas super mega amerikāniskais, un var vilkt kaut kāds paralēls, ka tas kaut kāds tāds amerikāņu kults, tie boarding school, tas, ka tev visi tie bagātie puiši, kuri nepatīk saviem senčiem, viņus aizsūta tur, un tā pasaule visam, tas tāds diezgan pa tai šnitai arī uzbliest. Man ļoti patīk tā filma. Man liekas, viņai bija tāds foršs, tā bija
tā kā pieaugusi viens pats mājās, tādā forša filma, arī sildošs ar to sirdi. Un man liekas, tā kā foršas beigas, rēcīgs sākums un pa vidu tās kaut kādas tas... Tie dialogi viņiem tik tādi asi, precīzi. Jā. Un tas man atgādina tagad tā Salinger to grāmatu, jo tur arī ir tāds ātrs, nepaliekam pie detaļām, tā kā tu skaties Holdover un tev nevienā brīdī nav tā, blēns, viņi muļļājās. Cik var muļļāties? Varam beigt muļļāties. Nav muļļāšanās, vienkārši uzreiz mocam, smuk, viss labs. Un man liekas, jā, tāda foršai Ziemassvētku noskaņai. Skaista filma. Ļoti labi. Nu ko? Super. Let's go. Ejam tālāk. 2004. gads. Jamie Foxxa vienīgais Oskars. Es teiktu, anormāli pelnīts Oskars. Ray Čārlza biogrāfija. Ok, jā. Noskatījos, man bija 14 gadi. Atceros to filmu kā šodien. 24. gada? 2004. Ok, jā. Es pēc tam tā kā klausījos, man liekas, tikai Ray Čārlza. Nenormāli forša filma. Tik skaista, un ja tu kādreiz esi redzējis vai kādas intervijas vai skaties, kā Ray Čārlzs uzvedās, un tad tu ieraugi, kā Jamie Foxx tur mauc, tā kā viņš iemācījās visu klavierus spēlēt, viņš spēlē kopā ar Rayu, tas Rays viņam tur kliedz virsū, un tur ir viss tā kā melnādainais džeks, kuros tur gados, ka tur Amerikā viss dirsā, rasisms, tā lauku dzīve, kā viņš lēnām kļuva akls, ko, kas, kā. Tas viņa dzīves, kā tās dziesmas radās, un tur ir viss, I got a woman, way old town, that's good to me, oh yeah. Visas tās brilles, tā kā šausmīgi skaista filma. Jā, un tā bija filma, kas man vispār uzsēdināja uz bišķiņu biogrāfijām. Un tāpēc tā Johnny Cash, ko es tev teicu, kur Joaquins Phoenix, tā ļoti skaista filma ir. Noskatījos pa autobiogrāfijām runājot to Bobu Dylanu. Vispār nepatika. Es laiku kaut ko tur ņurdi, tas šandelieris Timotejs. Vispār nepatika. Bet tā reiz viņa tik dzīva un tik jauka un tik pilna heroīnu un inčīgi. Un kad tu viņu nosties, tad tu apmēram saproti, cik nenormāli daudz tāds Ray's Čārlzs tā kā mūsdienās viss ir tā kā uz paplāts nolicis mūzikas ziņā, cik viņš nenormāli svarīgs bija tad. Un kad kā tā dzīvīte iet arī tādiem džekiem, rītīgi kruti. Maksimāli iesaku visiem. Okay. Un tā kā Jamie Foxx kustē, tā kā, jo kā Rayam Čārlzam viņam bija tāda raustīšanās no tā heroīna. Viņam tur gājas atšķie. Un viņš visu to filmu. Perfekti. Jā, ļoti patīk. Arī viena no mīļākajām filmām. Šito jānoskatās. Jā, obligāti. Tā, tur kafija... Kafija būs. Aiziesim apakaļ. Uzliksim čainiku uzvārīsim. Vairs jau nevajag. Es labāk, lai Dievs! Tu zini to, ka mēs neiesim prom, kamēr saule Es nočikošu, vai mēs neesam baigi pārbliest. Labi, maucam uz priekšu. Arī viena no tādām vispār tas Damiens Chazelles. Viņam ir vēl visādas krūtas filmas. Viņam bija tagad kaut kāda. Bet Anyways, es sākumā pat biju ierakstījis vienu citu viņa filmu, Whiplash, 14. gada. Arī, vai ne? Es gribēju to 14. gadu kaut kur vākt, bet es tā teikt izsītroju ārā un ieliku kaut ko citu. Bet šitā filma The First Man par Louis Armstrongu kā pirmo cilvēku uz mēnesi. Un bļāviens, tā ir arī. Tas sākums ir vienkārši episks. Tev paņem fucking lidmašīnā, kur no sērijas neviens vēl tur nav bijis, un Džeks vienkārši cīnās, lai tiktu līdz kaut kādam tur stratosfēras līmenim. Un pēc tam, un viņš tur kā, tas sākums ir nenormāli spēcīgs. Un vispār kopumā tā filma, viņa tāda drāma un pati par sevi, bet kā viņa ir uzfilmēta, kāda ir tur tās emocijas, cik ir tas par to pašu Luisu, cik viņš tāds
varētu teikt, kā mašīna. Viņam emocijas ir. Nav. Viņam viņas ir, bet viņas ir kaut kur tur super lejā, un tur ir kaut kā viņam tur tā meita mirst. Viņas ir mazā melnā čemodānā 1000 metrus zem zemes pentagonās apsargātas. Tā kā jā, un aizliec visu betonu. Jā. Un tā ir noteikti tāda filma, kuru, ja nav redzēta, ir vērts skatīties. Un es viņu redzēju tur entās reizes, tur man jau viņa baigi patīkā. Jā. Kas tēloja Luis? Šitas džeks. Šitas džeks saucās... tas pats fujiks, kas Goslings, Ryan Goslings. Arī? Jā. Tev reāli cepīja Ryan Goslings. Man ir ļoti daudz filmas, kur aktieris. Viņš noteikti ir kaut kādā top, bet man liekas, ir daudz aktieri, kas ir vienkārši... No Kanādas. Pirmām kārtām, viņš ir no Kanādas? Jā. Ok, labi. Bet man viņš kā tas, par ko bieži vien runā, ir, ka tā kā mūsdienās tieši ar to, kā ir ķipa streamings un vēl vis kaut kas, ka tev sāk pat izzust tā doma par, ka ir viens aktieris, kā tas, ap kuru būvējās šī te, tā kā tās, ne gluži slava, bet vienkārši, es izlasu Leonardo DiCaprio būs uz filmas, un es zinu, ka tā filma savā ziņā ir būs kā par tāds, jā, ka es viņu skatīšos, tāpēc, ka, viņš vienmēr asociējas kaut kādā veidā. Tu ielēji ūdeni? Jā, tur viss ir. Ok, nice. Lēnā kafija. Jā, tā ir riktīgi lēnā. Bet, jā, man liekas, paliekot pie filmas, krūta tāda it kā autobiogrāfija, bet ar tādu ļoti lielu māksliniecisko vērtību. Un kā man liekas, viņi arī bija viena no pirmajiem, kas sāk izmantot tos LED ekrānus, ko filmēt aizmugurē, tādējādi panākot to, ka tu filmē to, lidaparātu, it kā no ārpuses, un tev aizmugurē ir tas LED ekrāns, kas tev dod to sajūtu, ka tas tu tiešām esi kaut kur, kosmosā vai kaut kādā tur lidot tūlīt ārā no stratosfēras. Un tas nav tas pat, kas tu filmētu uz green screen un tādā garā. Tā kā, jā. Un kā režisors vispār, viņam ir daudz citas filmas. Viņam ir labs. Whiplash, jā. Uzdzenu vienkārši uzjundīju to nepatiku pret skolotājiem kā tādiem. Bet Miles Tellers arī maizes aktieris. Man liekas, viņš tāds krudzīgs. Jā, viņš tagad iet riktīgi augšā, man liekas. Jā, viņam bija Mavericks. Mavericks, viņam arī bija, viņš bija tajā Too Old to Young to Die, Too Young to Die, Too Old to Die Young. Tajā seriālā viņš ir... Viņam bija tagad vēl viena ar to... Viņam bija vēl viena... Jaunā kaut kāda. Jā, tas The Gorge. Vai kaut kāds tāds sūds, bet nē, Apple TV, un tur ir tā sieviete, kas bija Gambitā, galvenā aktrise, un tad viņi tur ir kaut kādi, mēs ieročiem šaujam monstrus, kas nāk ārā no lielas bedres. Nē, skip. Sāk pēc kafijas smaržot. Taisiet, kamēr vēl ir zaibīs. Davai māc savējo, kamēr kafija pildās. Krūti, un interesanti tas, ka dabiem tā kā biografiskās dodas vairāk pa sirdi. Biografiskajām filmām ir kaut kā tāds. Viņš ir tas biografiskajām un vēsturijām ir tāds, šitā džeki darīja. Labi. Nemaz nav jāskatās nekur. Luks Bessons. Labi, kāds gads bija? 94. Žans Reno. Ļoti jauna Natālija Portmana. Un viens no viskrūtākajiem, tā kā sliktajiem, man liekas, vispār, Garijs Oldmans. Viņš ir vienkārši maize džeks. Leon, de Professional. Jā. Puiekam šitāds stroķis uzšauja lidot caur sienām. Man liekas, tā ir viena no tik mīļa filma, un man liekas, ka tur tas, kas man patīk, kā Žans Reno ir milzis kā tāds. Luks Bessons, ļoti foršs režisors, franču filmu, tad tu zini, ka estētiski tur viss ir vienkārši kulē. Bet tas, ka tam Leonam, viņam bija tā doma, ka viņš ir bišķiņ pārāk spēcīgs. Viņam ir bišķiņ tas pārdabiskais pielikts, kas uzreiz iedod tādu viņš nav tā, ka viņš tev vienkārši izdrubīja. Viņš tā kā izšķaļ tev cauri sienai. Un man liekas, Natālija Portmana un viss tas, kā tas notika. Un, jā, Leons ir viena no
man liekas, skaistākajām filmām, stilīgākajām filmām. Tādām, nu, viņi jebkurā laikā varētu iet cauri, ka tev tas hitmens, tā meitene, un tad ir tas tēva un meitas ķipa kaut kādas attiecības un kaut kas. Un tas ļaundars. Tu sūtīji to Gary Oldman tur, kur viņš ķipa visus kaut kādus mēģinājumus ir čukstējis tur to vienu teikumu. Ķipa, tur kill them, tur un viņš atbild kaut kādu kill them. Kurš man zvana? Viņš ir traumatizējis uz seta cilvēkus ar to, kā viņš kliedz. Jā. Tas ir viņš. Gary Oldman, viņš vispār ir dabūjis to savu veidu, viņš negāja uz to, bet viņam netīšām sanāca kļūt par infamous slikto džeku. Viņš 5. elementā ir arī kā tas galvenais sliktais, un viņš ir rīktīgi, paņem to redzējis ar viņu to Tinker Tailor spēku? Jā, labi, tur viņš gan nav kā sliktais, tur viņš ir kā spieks. Sliktais, bet tur viņš ir tā kā, Sers Lancelots. Bet jā, Leons, es teiktu, man kā varbūt ne tik pieredzējušam filmu skatītājiem kā tev, es saprotu, kāpēc Francija ir, kāpēc viņi zvetē. Jā. Ja mēs esam pie frančiem, man arī viena, kas ir, pagaši tā, es gribu redzēt, negribu no sāniem ņemt? Jā. Okay. Nevar īsti. Šitā tu nevar ņemt? Skaties šito. Labi, tev tur metode, ka neizlaiž šo mūsu vienīgo kafiju. Labi, varbūt flaķaņa triks nedarēs. Tu nevari no sāņiem ņemt? Es vienkārši ņemšu šito. Tev ir labi cimdi. 18. gada filma Gaspar Noé. Wow! Viņam bija viena filma, neatceros, man liekas 8. gada. Vai tu esi redzējis, bet tā nav, par ko es runāju. Enter the Void? Gan jau, ka neesi. Nē. Viņa ir diezgan gara, viņa ir maksimāls, es nezinu, skābs un vēl es nezinu kāds šķīdiens, bet tas ir visu mūsu kafiju. Paga. Bet filmas nosaukums ir Climax. Es par šito tu man stāstīji. Jā, es par šito esmu gan jau stāstījis, viņu redzējis vairākas reizes. Nevar jau dzert tikai espresso, kuņu čulda būs. Lūdzu. Paldies. Tāpēc es parasti kādu pienu piegājuši bišķi klāt. Jau rentene. Bet stipri. Jā. Filma ir par dejotāju trupu, nezinu, kas viņi tur skaitās. Sixth Dance Company. Sixth Dance, shoutouts. Viņi nenormāli krūti, tā visas filmas sākuma sekvence ir, īstenībā ne, pats sākums ir, kā viņi iepazīstina katru ar šiem tēliem un tādā ļoti stilīgā veidā. Ko vēl var pieminēt vēl pirms filmas apraksta ir, kā jau tādi īsti franči, viņi jau zina, veči, šis būs stilīgi. Šis vienkārši runās par to, tu raudās, tu čurās līmi, viss tev patiks. Un ko viņi izdara, viņi filmas sākumā. Viņi tev liek noskatīties visus titrus. Tā, kad vienkārši tāds tā kā vidējais, bet mēs esam tik krūti. Tu gribi celties niet ārā? Aha. Sēdi, skaties visu. Masu skatnieku 500 bija katru meni. Un vienkārši pirmām kārtām, kā viņi tur iepazīstina tos tēlus sākumā, viņi tā kā iedod tādu labu setupu. Un tādā īsā stāstā, kas notiek, kad deju trupas pēdējais mēģinājums, visiem tagad ir ballīte, un kāds, nezinām kurš, ir iebarojis šīs ballītes tādā kā kopējā dzērienā LSD skābes kaut kāda apjoma. Un visi ir sadzērušies. Un kas notiek? Un mēs esam un tieši filmas sākumā mēs esam iepazīstinājuši, kas pie tēliem būs, vai ne, kādi te mums personāži ir, cik viņi ir dažādi. Un tur aiziet, teiksim, tādas... Orģija? Tas pats par sevi, bet tur aiziet tāda 40 minūšu one takes. Un viņš ir tāds, kurš tevi vēl... Tur ir mūzika ir mēmākā. Tur ir visi, tur ir Daft Punks, tur ir
kroči tur, kur ir bildes ar mūzika, ir nenormāli krūta, un ar ko viņi ir līdzīgi ar to pašu Enter the Void. Enter the Void, viņam ir pats sākums, arī titru sekvence, tāda, kura tev izspridzina smadzenes. Viņa ir tāda nenormālā kā elektronika, un tev uzreiz rādās tā kā titros, es neatceros, kas konkrēti ir Enter the Void, bet ir ar tādiem, katrs titrs ir pilnīgi savs fonts, savas krāsas, viņš tāds tā kā ļoti stilizēts, un vienkārši šitā tev mauc, un tev tāda elektroniskā mūzika vienkārši blietē smadzenes. Nē, tur ir smagi, tāds tā kā hardstyles bišķi. Un tas pats ir arī ar Climax. Un, kroči, ir tā vērts, ja grib, iešķīst tajā visā maksimāli, tā ir filma, kurā to var izdarīt. Nu, mums ir tāds biogrāfiskais franču un tāds diezgan var redzēt to. Un tev ir pēdējā tagad, ne? Jā. Tev arī bija pēdējā? Jā. Okay. Pēdējā šīs dienas no man top 10 filma. Šī ir, es varu absolūti likt roku, šī ir man mīļākā filma. Top 1 no visām. Viggo Mortensens. Green Book. Es viņu neesmu redzējis. Jā? Es zinu par viņu. Es kaut kā neesmu saņēmies viņu noskatīties, bet jā. Šī filma man iemācīja to, ka traileri nav jāskatās, jo Mikus Smelders, ja Mikus tu skaties vai klausies, super, viņš pirms pāris gadiem aizveda mani un pārējos džekus filmu randiņā, un bija tā, ka viņš tā kā pateica, mēs ejam uz šo filmu, neviens nestās traileri neko. Raudāju, rēcu, un tur ir tā kā Viggo Mortensens ir itāļu amerikānis. Hey, what are you talking about? Hey, get the fuck out of here. Un viņš ir tā kā tās īsts džeks, tā arī ķipa biografiskā. Viņš ir Sonny the Lip. Vietējais kaut kāds tur tas itāļi, tas izsitējs, tur, kas tur klubos ir ķipā, tur apsardziņš. Jā. Un viņu atlaiž no darba, un tie ir kaut kādi 60. gadi, kad Amerikā bija tādi green booki, kas bija priekš melnādainajiem, lai viņi varētu braukt cauri valstī, vietas, kur viņi drīkst palikt un uzturēties, jo viņi visur to nevarēja darīt. Un tad šitas džeks arī ļoti labi saka, Mahershala Ali, viņš tēlo pianistu kaut kādu nenormālo tur mēmākais pianists, kurš brauks tūrē pa Amerikas dienvidiem. Amerikas dienvidi tajā laikā melnādains pianists brauka tūrē, tur visādi var būt. Un viņam vajag apsargu, viņam vajag kādu, kas viņu pavadīs. Un ko viņš izvēlās? Viņš izvēlās to pusras no Itāļu ēzeli no Ņujorkas. Tas tāds, hey, fuck you, Un tad un viņiem ir tāds liels kaut kāds Cadillacs, tāds zili, zaļi, tāds skaists. Un tas vienkārši stāsts par to, kā tie divi džeki no pilnīgi citām pasaulēm ir tas nenormāli runātīgais, pļāpīgais, tas Viggo Mortensens itāls, kas grauž milzīgas sendvičus pie stūrs un visu laiku kaut ko, hey, dog, ask you fucking question. Kas tur nemāk rakstīt, un viņš raksta sievai vēstules, viņam ritīgi, viņš hey, you're beautiful, Adrian! Ķipa viss tas prikals. Un tad ir tas mākslinieks, tas tur tāds džeks, kas ir tas nesaprastais, samocītais, ģeniālais, kurš patiesībā ir homoseksuālists. Viņš ir homoseksuālists un melnais. Bet Viggo Mortensenam tas baigi nerūp. Un tad tur ir viss tā draudzība un nenormāli skaista filma. Un viņa ir rēcīga, tur ir bišķiņa spriedze, jo, protams, Viggo kādā brīdī izrubīja kādu. Un kāpēc man viņa tik ļoti patīk, tas, kad tas stāsts par draudzību. Man liekas, tie svarīgākie un foršākie stāsti. Jā, Green Books numur 1 filma, jebkad, jebkur, jebkā. Kā šito jānoskatās? Nenormāli forši. Un, jā, tā būtu mana. Viņa tā kā vēsturiski, viņa biogrāfiski, viņa ir rēcīga, tur ir iekšā viss, ko tu gribētu no filmas. Un man liekas, man viņa numur 1, tāpēc, kad es toreiz aizgāju un es nezināju, uz ko es eju, un es ieraugu Viggo Mortensenu, man jau tāds...
Viņš runā. Jo tā kā man ir fetišs uz to Italian American to hey, how you doing? Come on, hey, you fucking bastard. Un tad, ja viņš vēl tā, 10 baļi, 10 balvas. Tā, tas ir mūsu desmitnieks. Ir sācies viegls drebuls, saule vairs nav, kafija bija jāgaida višķiņ. 40 minūtes. Nu, tikai 10-20 filmas dabūju izrunāt. Jā. Krišs, varbūt pēdējā laikā ir kāda latviešu filma, uz kuru tu esi bijis 3 reizes kinoteātrī. Jā, man padomāt. Es tikko biju uz viņu, man liekas, aizvakardien, vai kad es tev sūtīju. Un es iešu rīt 2. reizi. Oh, nice. Kad mēs runājam par tādu maziņo filmu, kas saucās Tumšs zilais evaņģēlijs, kas ir Kefa radītāju Kriminālās ekscelences fonda veidotāju 2. gabals. Un, es biju aizvakar 3. reizi, esmu redzējis viņu 3 reizes. Psihopāts? Psihopāts bišķīt ir, jā. Mēģina viens pats nofinansēt šo filmu. Jā, es vienkārši viņiem donāšu pa taisno. Es gaidu, kad ar šo Juru Pīlēnu. Sāc vienkārši viņam tā kā sūtīt naudu visiem. Es vienkārši visu laiku viņiem sūtīšu screenshots ar to, ka es skatos viņu filmu, tad es varētu paprasīt, nevar vienkārši kaut kādu USB, kaut kādu kopiju, nevar aizsist. Džek, vart man viens ieto disku iedot ar visu, ko jūs esat safilmējuši? Jā. Bet, man liekas, īstenībā kādas tev pirmās, tu esi tikai vienu reizi redzējis, man liekas, tu vēl neesi, kādas tev bija pirmās sajūtas? Un tur tas viens čigāns, kas pārdeva zāli, bija ritīgi krūts aktieris. Jā, labi, viņš sauc Emīls Roberts brālis, tā kā tu pats pazīst. Bet man liekas, tā filma vispār nenomīza. Man liekas, pilnīgi kaut kāds pretstats visam pārējiem, ko taisa. Tieši Latvijā latvieši, jo es biju arī uz TTT un es filmas vidū sapratu, ka es to filmu jau esmu redzējis vairākas reizes. Bet Tumšzilajā man pazud laika izjūta. 2,5 stundas. 2,5 stundas pilnībā pazud laika izjūta. Es nezinu, kādi bija tie 90. Bet visi saka, ka tādi viņi arī bija. Man uzreiz bija tā, ka beidzās filma, man uzreiz bija, un es uzreiz iedomājos par The Departed ar DiCaprio un Nicholsonu un visiem pārējiem. Jo, man liekas, tur arī bija kaut kāda, man patīk tā, ka tev liekas, ka tev ir paņemts tā kā sendvičs, pārgriezts un reku šķērs griezums. Reku ir priesteris, reku ir mēns, reku ir bandīts, un tad tas viss tev pasniegs tādā vienā kumosā, vienā saprotamā sistēmā, un tad tev iedod tādu kaut kādas pasaules daļas šķērsgriezumu, kā tas viss iet kopā, ka tā ir tā svētā trīsvienība, un tas, man liekas, bija ļoti krūti. Antons Golubevs, amerikānis. Atkal ir atrasts viens džeks, kurš ir jāslauc cik vien var. Es gribētu, lai viņš ierunā visu, jebkad, jebkā. Bet vispār. Par ieroci un šaušanu durvīs. Līdz durvīm, ka viņš pufai, ka viņš cauri nerauj. Viņš pufai. Dubultās durvis, viņas knapi aizšās līdz viņām. Jā, tas, man liekas, bija izcili. Protams, ir kaut kādas lietas, kur tu vari piekasīties un ko un kas un kā, bet ņemot vērā, ka mēs paši neesam. Šautauts Sīgalam, viņš ir tas džeks, kas šāva cauri tām durvīm. Kročis Sīgals. Viņu sauc par Sīgalu, jo viņš izskatās pēc Steven Seagala savā laikā. Viņš bija tas fujaks, man liekas, viņam ļoti labi sanāca, viņš gaismotājs. Un tā. Jā. Tas brīdis man ļoti patika, bet no tādas piekasīšanās viedokļa grūti piekasīties, ja tu pats neesi nekad uzfilmējis pilnmetrāžu, tad tu jā, vajadzēs šo vairāk un to mazāk. Bet bija kaut kādas labās lietas, bija kaut kas, varbūt, kur likās, ka to līķa nesāšanu šurp turp pār tām ielām, tā man likās tāda bišķi muļļāšanās. Aktieri spēlēja, tu nevari neko pateikt, tu nav profesionāli aktieri, bet man tāpat liekas, ka visi diezgan nomauc tā, kā jānomauc. Kas vēl tie paši stāsti, man likās interesanti. Man liekas, vienmēr tas
mīkstā, baltā kuņģa daļa no sabiedrības, ko tu baigi tā neredzi, to vienmēr kāds parāda vai atmasko, tas vienmēr tik interesanti ir. Un jā, beigas sekvence, ieķēries krēslā, smaidīšu tāds, jā. Beidzot nav pa to, kad visi tagad iet mājās un sēro un iededzinām sveci un tagad grūzamies. Nē, ņemam ieroci, ejam un nokārtojam šteles un beigās tad viņš arī ir tas, pa ko viņš tik ļoti baidījās un cīnījās pret. Un man laikam ļoti patīk tas, kad nebija parādīts visas tās slepkavības un tas, bet bija vienkārši tas mašīnā un kamera vienkārši brauc klāt. Un tā kā, ne jau viņa, viņš ir nogalināts tik krūti. Tas bija tāds, džekiem vien tā, lai tā kā, sākt ir svilp, taisīt tāliņas ārā kino teātrī. Jā. Tas bija skaisti. Tev? Pēc 3 reizēm? Pēc 3 reizēm, noteikti tas, kas pēc 3 reizēm lec laukā vairāk tās kaut kādas savu veidu nepilnības, bet es noteikti joprojām atceros tieši tas, bet tas attiecas, man liekas, standartā tas ir tieši uz Nolan filmām, ka tā pirmā reize, ko tu skaties, viņi tevi sagrābi un nelaiž vaļā. Un pēc tam, kad tu varbūt zini, tu jau sāc laust ar to burvību, kas tajā visā ir. Bet priekš tās pirmās reizes, man likās, es izgāju ārā un es biju pilnīgā autā. Man likās, wow. Man liekas, es tagad neatceros, vai... es uzrakstījām Pīlēnam tādu ar domu, kur satikties, bet tā arī bija, kad tā kā džeki ir uztaisījuši kaut ko, par ko tā kā neviens neticēja, ka to var izdarīt, gan īsti tādā izpratnē. Kur ir latviešu filma, kas ir krūta, 2,5 stundas, tā kā latviešu filmē 2,5 stundas, un tu neizdeji ārā, negarlaikojies, neaizmiedz vai vienkārši, es nezinu, nelamājies uz ekrānu. Tas ir, varētu teikt, neiespējamā misija. Viņiem sanāca tās visas lietas, un lai arī tur ir kaut kādas savas iekšējās nepilnības, tur kaut kādas, tādas tā kā tehniskās piekasīšanās lietas, bet tas, kas ir izdevies, ir panākt to maģiju, kur visas tās, visi tie stāsti, kas ir, viņi vienlaikus tev, dod tādu to kops, tas ir par to griezumu, šķēles to griezumu, vai ne? Man tādu savu veidu iedvesmu, jo man liekas, tas pats arī bija ar Kefu, kur mēs, es nezinu, es atceros, ka es biju pēc kinoteātra, un tas, protams, tā lamāšanās, vienmēr visi saka par to lamāšanos, varētu... Bļaļ, pīders, kā var izsvart, pīder. Man liekas... Tad mēs pīkstuļus saliekam. Mēs tos pīkstuļus varam salikt, jā, bet es nezinu, man kaut kā šķiet, ka šis parāda to, kas notiek, ka tev nav... Kad vienkārši sakot kapājies pa savam, tev nav kaut kādi valsts finansējumi, kas tev ne tikai obligāti iegrožo, bet, ja tu gribi strādāt šajā industrijā Latvijā, tev faktiski ir melnbalts par karu, drāma, ebreji un viss kopā ideālā gadījumā. VDK un tā, lai viss nāk ārā un jūtās tā kā novembrī. Jā, tas nav tieši tā, maksimāli pelēki. Es iznācu no tās filmas, bija novembris, un man bija tāds, ļaujies. Es saku, mēs vēl visiem, ko mēs bijām tur 6 cilvēki, 7, un mēs visi pēc tam tā kā, tik ruti, tā kā, tev liek pa viņu, tā filma tev liek pa viņu domāt, liek viņu atcerēties, un viņa laba kā filma, tur nav jāliek klāt latviešu filmu. Ja kad pasaka latviešu filmu, tad tev uzreiz liekas, jā, tagad visi kāpjam un braucam. Autobusā. Autobusā dusmojamies un skumstam un ko, bet nē, te bija tās tā kā bajeviks, Jā. Bija atvēzēšanās, bija sitiens, bija viss tas. Man liekas, liels tāds šautauts filmas operatoram Jurim Pīlēnam, jo, man liekas, tas, kas man nosēdās, bija viens ir, protams, tā kā nenormāli krūti atstrādāts stāsts. Es domāju, ka tur ir baigās stundas ielikts iekšā.
bet otrs ir par to veidu, kā tas ir nofilmēts. Man tieši tā sajūta bija, kur, šis ir uz to tādu holivudisko, tā kā vismaz mēģinājums, centieni tajā virzienā būt ar kameras kustībām, panākt tos, filmēt, var teikt, tos portretus. Ir kaut kādi tie cīniņi, un mēs vienkārši paskatāmies uz to no augšas title sequence, vai ne? Un tikai tagad sākās filma. Tikko ielādēja tur to pirmo openingu, tādu lielo. Viņi bija nestandarti. Viņi kaut kādā ziņā priekš mums bija ļoti nestandarti, bet tādā globālā līmenī viņi ir tā kā... Tieši standarts ir globālā līmenī, un Latvijas kaut kādā aspektā viņš ir tas, Tāpēc man arī liekas, tā kā teikt par to filmu kaut ko sliktu, salīdzinot viņu ar kaut kādām super mākslinieciskotajām, tur baltie plīvuri, 3 dzējas rindas un tad aiziet tur kapakmens un nē, tas nav, ne jau par to iet runa. Un es pats nenormāli uzvalkos mākslinieciskās filmās, es ritīgi dusmīgs palieku, es nevaru, ja tur sākās visi tie savārstījumi un viss pārējais un tikai citāti no autoriem no 22. gada. Es ritīgi uzvalkos, bet šis bija tāds, paldies par pilnīgu stāstu no A līdz Z. Man nav jābūt 90. dzīvam, lai to saprastu. Man nav jāpazīst visi tie menti personīgi un kas tik vēl ne. Man nav jābūt tur priesterim vai bandītam, bet es visu to uztveru, visu ritīgi labi noķēru. Man liekas, tā kā ar kēfu un ar šito, tur ir tas prikals, kaut kas svaigs. Tā filma ir vienkārši svaiga. Tas nav tas ierastais, kaut kāda tā ierastā drēba, ko visi jau pazīst, zina un gaida. Man liekas, tā bija tādā kruta. Un jāiet uz kino. Ejiet skatīties Tumšzilo evaņģēliju. Es ceru, ka viņam ir kaut kāds tur gada nogrieznī, tur visu laiku viņi iespēja. Īstenībā diezgan sūdīgi. Mēs tagad knapi tikām uz šito te, kas bija... respektīvi, viņam laiks no fóruma jau ir ārā. Nē. Nav vēl? Rīt vēl Lasējas fórumu. Jo mēs kaut kad pat skatījāmies, un čipa tāds, varbūt viņi ir vienkārši samazinājuši tur to Gan jau. Cik viņi tur zagādi. Bet ejiet uz Tumšzilo evaņģēliju. Tādas filmas ir jāskatās. Viņas ir jānoskatās, jo mums latviešu filmas jau tā ir maz, kur nu vēl labas, kur nu vēl tādas, kuras, teiksim tā, ir pilnīgi kaut kas cits no ierastā. Jā. Un varbūt ir kādam patīk mazāk, kādam patīk vairāk tā lamāšanās kā tāda, bet man šķiet tas nav uz ko... Pat ja es tikko biju vienkārši ar cilvēkiem, kas, absolūti, tā kā viņiem tas... Nelamājās. Tā kā sniegs krīt uz galvas vai ne, un tu nesaproti, kas notiek, bet tas nemainīja faktu, ka tomēr tiek novērtēts tā filma kā pati par sevi. Un tik eleganti uzrakstīts tas atrisinājums, kā tas viss tur tā elipsīta, viss. Tāpēc man liekas, tur ir rīktīgi strādāts pie tā scenārija, jo viņi tādā ziņā ir pat diezgan klasiski. Tev ir tas galvenais varonis, tu iefīdo tās sākums jau ir filmas beigas vai ne, un tas atgriežas atpakaļ. Kāpēc taisnības cīnītājs? Tā viņi salauž, tā viņi bišķiņi izdrāž, tā viņi tur bišķiņi paņem tā, šitā. Beigās tu esi tagad tas, kas... Tad arī ar meiteni nesanāk, tāpēc, ka darbs. Jā. Jā. Tā. Labi, mēs jūs aicinām plielam iet skatīties Tumšzilo evaņģēliju, un ja jums gribās iet bišķiņi paraudāt un nostīties kārtī 18. novembra filmu, ejiet uz TTT arī. Šausmīgi daudz par meiteņu basketbolu. Višķiņi pārāk daudz par meiteņu basketbolu. Šitā varam arī izgriezt ārā, ja nekas. Bet, pirmā epizode, pirmā epizode, ko tu lūri? Ir gandrīz noslēgusies. Kā jau teicu, šo mēs plānojam darīt vēl. Zem video mēs būsim atstājuši Excelīti ar filmām, par ko šodien runājām un pieminējām. Un tiekamies nākamreiz. Shadowbox. Dīrs cik augsts. Jēzus. Dīrs. Labi, ka tev šķiet bija. Jā. Ja nākošais būs -20 grādi, es nezinu. Iesim uz jumta augšā. Ejam uz jumta augšā un lecam lejā beigās.